Pārgāju uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, sāku par sekretāru, 7 gadu laikā ļoti daudz amatos, man liekas, ka kādos 6 biju, jā, 6. Tas, ko mēs tur darījām, tas, kas es tur biju, es biju projektu vadītājs un ļoti daudz finansējumu apstiprināju, braucu pārbaudēs, skatījos, kā ir ieviesta projekti, kā ir īstenot, kā, piemēram, ir uzceltas entās sporta halles, tur, es nezinu, tur viss kaut kas kā ļoti skaisti sataisīts mācību programmas. Tas, kas man pēc tiem 7 gadiem pietrūka, man bija ļoti daudz papīra, bet man pietrūka tā satura, tās jēgas. Un tad es netīšām pavisam ieraudzīju iespējamās misijas piedāvājumu. Sapratu, jā, šito varētu pamēģināt, tāpēc, ka man bija svarīgi tas, ko es zināju, ka es gribēju mācīties un strādāt vienlaicīgi. Un misija tieši to arī piedāvā, vienlaicīgi mācamies un vienlaicīgi strādājam. Uzreiz to, ko iegūstam teorijā, pārnesam praksē skolā. Tas, ko es pati noteikti iemācījusies, tā ir laika plānošana viennozīmīgi, jo tu sāc novērtēt to, cik vērtīgs ir laiks, cik vērtīgi katra minūte, ko nozīmē plānot savu privāto dzīvi. Nekad to iepriekš nebiju darījis, jo biju strādājis darbu no 9 līdz 5. Tagad man ir jāplāno privātā dzīve, kas ir ļoti labi. Viņai kvalitāte mainīsies. Bet tā ir. Tā nākamais noteikti ir mērķis un rezultāts. Valsts iestādē strādājot, es varu pateikt, ka mums bija mērķi, mums bija, nevar teikt, 5 gadus mērķi, bet mums bija gada mērķi. Un ja tu viens mazais knariņš no tiem 20, kas tur bija projektu uzraugiem, kaut ko nesasniedz, tad to parasti pateica, nevarējām sasniegt, piedodiet, šeit stundā tu nevari aiziet pateikt, es kaut ko nesasniedzu. Tev tas ir vienkārši jādara, un tev tur ir jābūt un jāpanāk, lai tas mērķis, ko tu izvirzīs, arī tiktu tā kā sasniegts. Es minēju, ka mums ir regulāra darba analīze. Tas gan ir fakts, ka šādi savu darbu es nekad nebiju vērtējusi. Mēs bijām vērtējuši valsts iestādē, protams, ka viņi vērtē, un alga arī no tā ir atkarīga, gluži, bet piemaksas bija atkarīgs no tā toreiz, bet tagad ir reāli tā regulāra darba analīze, mērķi sasniedz, rezultāti sasniedz, nesasniedz, tās ir tās lietas. Jā, tas ir kaut kas pilnīgi savādāks, un īstenībā es izvēlu nenožēloju, ka es aizgāju prom no valsts iestādes, jo šis darbs ir krietni jēgpilnāks. Es meklēju jēgpilnu darbu, un es viņus atradusi. Viņš ir smags un atbildīgs, bet viņš ir tā vērts, lai to darītu. Jo rezultāti ir.